Mīļie draugi, domu biedri, Nacionālā apvienība. Mēs neesam mēs, bet gan tas, ko mēs dodam pasaulē, un tas, kā mēs to mainām. To, kas ir Nacionālā apvienība šodien, parāda izdarītais. Nacionāla apvienība, tas nozīmē 2013. gada budžetā par ceturdaļu vairāk naudas kultūrai, vairāk naudas dziesmu svētkiem, nacionālo identitāti stiprinošiem kultūras projektiem, lielākas algas mūzikas un mākslas pedagogiem. Nacionāla apvienība – tā ir valstiskās audzināšanas jēdziena ieviešana valsts iestādēs, izglītības un satura centrā, kultūra kapitāla fondā, Nacionālā kinocentrā. Nacionāla apvienība – tas ir papildus materiāls atbalsts valsts valodas centram, nacionāliem karavīriem un partizāniem, politiski represētiem. Nacionāla apvienība ir latviešu īpatsvaru palielināšana pilsoņu vidū ar dubultpilsonības palīdzību un stingrāki kritēriji pilsonības iegūšanai. Nacionāla apvienība ir tautības ieraksta atjaunošana pasē un nepamatot svešvalodu prasību nepieļaušana darba sludinājumos. Nacionāla apvienība ir taisnīga attieksme pret vēsturi, karavīru godināšana ne tikai 11. novembrī, bet arī 16. martā, atbildības prasīšana no Krievijas par okupācijas laika zaudējumiem. Nacionāla apvienība – tas ir atbalsts bērndārza pieejamībai, lielākas un ilgākas māmiņa algas. Nacionāla apvienība nozīmē vairāk dzimuši bērni Latvijai. Daudzi ir pieraduši, ka politiskās cīņas centrā ir amati un pieeja naudas resursiem. Nacionāla apvienība ir radījusi nemieru un apjukumu, jo tas, kas interesē mūs, pirmkārt ir pavisam citas lietas. Tās ir idejas, tie ir programmatiskie mērķi. Arī turpmāk lielākie partijas izaicinājumi saistīti ar mūsu ideju iedzīvināšanu, demogrāfiju kā tautas fizisku atjaunošanu, nacionālu kultūru kā garīgu izaugsmi, sociālu taisnīgumu un latviskumu kā vidi, kas tautu veido pēc ģimenes līdzības. Paveiktais un iesāktais pagaidām ir tikai pieteikums. Nevienmēr mēs būsim ar 2 ministriem vai 14 deputātiem. Atšķirībā no tiem, kam 11. Saeima ir pēdējā iespēja, Nacionālajai apvienībai šis ir tikai nostiprināšanās laiks. Savu ceļu mēs ejam pacietīgi, esam gājuši pacietīgi un iesim un mērķtiecīgi. Neviens nav spējis un nespējis mūs novirzīt no senču iemītās takas, no latviskiem ideāliem un principiem. Nav citas partijas Latvijā, kuras skats būtu vērsts tik tālu nākotnē. Dzimstības veicināšana, patriotismu un nacionālā gara stiprināšana, enerģētiskā neatkarība no Krievijas, tie un daudz citi ir jautājumi, kam augļus jutīs vēl ilgi pēc mums. Un tikai tam ir īsta vērtība, kas ir vērsts nākotnēs un paaudzēs nododams tālāk. Reizi pa reizei nacionāli cenšas būt daudzi politiķi. Ir tādi, kas vada kosmopolitismu atbalstošas organizācijas, radikālu liberālismu sludinošas mēdījus, un tad pēkšņi sāk runāt par latvisku Latviju. No vienas puses ir labi, ka ideja kļūst populāra un pieprasīta. No otras puses ir jāmācās atšķirt, kam latvisks Latvijas mērķis ir visa pamats un dziļākā būtība, un kam tikai politehnoloģisks līdzeklis. Es ticu, ka latvieši intuitīvi jūt atšķirību un izšķirošos brīžos spēs izdarīt pareizo izvēli. Šovasar notika Nacionālās apvienības jauniešu nometne. Vieta, kur aug nākamie Latvijas valstsvīri. Nometnes laikā bija kāds pārbaudījums, kam piekrita apmēram 30 jaunieši. Ar basām kājām viņi viens pēc otra devās pāri vairāk nekā 600 grādus karstam, 6 metrus garam kvēlojošu ogļu ceļam. Faktiski visi dalībnieki nogāja ar veselām kājām. Kāds to sauc par dīvainību.
kāds par lieku izrādīšanos. Patiesībā tā ir degsme un iekšējs spēks, kas ļauj cilvēkam pārvarēt sevi, izdarīt vairāk, uzdrīkstēties vairāk nekā paša prāts un apkārtējie cilvēki spēj noticēt. Lai latvieši nepazustu rietumu globālismu džungļos, lai Latvija izraut no atzimstošas un naidīgas impērijas nagiem, nepietiks ar politkorektu un mierpilsonisku viduvējību. Valsts pārvaldē un iespējami vairāk atbildīgās iestādēs jābūt cilvēkiem ar dziļu un patiesu degsmi, ar kaut ko tādu, ko prāts nevar saprast un izskaidrot, bet kas ir īstais cēlonis tam, lai pasaulē notiktu brīnumi. Zināšanas, spēks, nākotne – tie ir vārdi, ar ko man visvairāk saistās Rīgas mēra kandidātes Baibas Brokas vārds. Baibas popularitāte aug, neskatoties uz to, ka publiskajā telpā viņa ir parādījusies vēl nesen un nav bijušas tik masīvas reklāmas kampaņas kā citu partiju pārstāvjiem. Iekšējais spēks ir tas, ko cilvēki jūt arī bez uzmācīgas reklāmas un suģistēšanas. Šajā pavasarī Baiba Broka būs cilvēks, kurai jāsaņem vislielākais atbalsts no partijas biedriem. Nacionālā apvienība pārsteidza 10. Saeimas vēlēšanās, pārsteidzām arī 11. Saeimas vēlēšanās. Un tagad mums atkal jāapliecina, ko nozīmē Nacionālās apvienības komandas darbs. Mums atkal jāsagādā patīkams pārsteigums tiem, kas vēl netic, ka Baiba Broka varētu būt nākamā Rīgas domes priekšsēdētāja. Lai izdodas mums kā komandai, lai izdodas Baibai Brokai, lai latviska ir Rīga un visa Latvija.